Nesteidzoties savas vietas zālē ieņem pensionāri ar stāžu, tikmēr jaunie sasēduši foajē. Viņa stāsts sajūta esot gluži kā pirms izlaiduma balles. Zigrīda ir Sibīrijas bērns, tāpēc pati jaunākā pensionāra pulciņā un arī pati drošākā, jo būdama rūķu māma Tērvedes dabas parkā pie publikas uzmanības ir pieradusi. Ar pensionāru statusu viņa ir apmierināta. Jākustās, visu laiku jārosās. Tad kaut kas būs, un bez mīlestības sirdī cilvēks arī nav nekas. Un tā kā daba mīl līdzsvaru, tad darbs un mīlestība iet roku rokā. Un tad jau svinīgais mirklis ir klāt. Zāles durvis atveras un domas priekšsēdētāja vietniece un sociālā darbiniece ieved jaunos pensionārus. Gluži kā pirms daudziem gadu desmitiem izlaidumā, katrs tiek izsaukts un saņem apsveikumus gan no domas amatpersonām, gan radiem un draugiem. Ziedu klēpes aug augumā un acīs sariešas asaras. Tomēr visi uzrunātie nākotnē raugās ar optimismu. Labi sajūta. Es jūtos vēl jauna un stipra un varbūt gan pensionāri, gan arī strādāt. Zemniekoju no 91. gada. Kā tad šodien klājas zemniekiem? Kur vēl labāk var klāties, kā patreiz iet. Man ir daudz vaļas prieku. Galvenais man ir zvejniecība tāda, vaļas prieks, vai ne, bet neiznāk tagad ar to zvejošanu. Jauno pensionāru uzņemšana savā pulkā Tērvedes novadā ir sena tradīcija. Šogad jau esošiem 800 pensionāriem piebiedrojas vēl 35. Tas tāpēc, lai atvadītos no kolēģiem, jo agrāk darbs nebija, kad bija, vai ne, un mēs atvadoties tā vismaz svinīgi izvadam pensionāru kārtā. Pensionāri ļoti aktīvi ir, brauc ekskursijās, katru gadu brauc ekskursijās. Mums arī atsevišķas, sabiedriskas organizācijas, kur iekļaujas pensionāri. Ir šis dīvainais